Šajā video es pastāstīšu par rēķinu sastādīšanu jaunam klientam, kurš vēl nav mums reģistrēts klientu sarakstā. Attiecīgi ir divi varianti, kurus var izmantot, no kuriem viens ir sakombinēt jauna klienta izveidi ar rēķinu izveidošanu, un otrs variants būtībā ir vienkārši no rēķina izveidas lapas arī pieregistrēt uzreiz jau jaunu klientu. Tātad šis te pirmais variants, kur mēs kombinējam klienta izveidi ar rēķina izveidi, tas būtu doties uz klientu sarakstu. Klientu sarakstā augšā labajā stūrī mēs redzam pogu izveidot klientu, klikšķinam virsū, un šeit tad redzam klienta izveidas lapu, izvēlamies privātu personu vai juridisku personu, savadam visu nepieciešamo informāciju, pamatinformāciju, kontaktinformāciju un bankas informāciju, un varam šo te klientu tad saglabāt. Pēc klienta saglabāšanas mēs tiekam būtībā novirzīti šeit uz klienta kopsavilkumu, kur ir viņa profila lapa, un mums tad ir redzams pogas izveidot pirmo rēķinu, vai arī šeit augšā labajā stūrī izveidot rēķinu. Tad, kad mēs klikšķinam uz izveidot rēķinu, izvēlamies tālāk dokumentu veidu rēķins, un šeit tad mēs varam redzēt, ka tur tad ir tas mūsu izvēlētais klients. Un turpinām visu tāpat, kā sagatavojot rēķinu. Šeit tad vienkārši mēs esam sākumā klientu pieregistrējuši un varam viņam veidot rēķinus. Tālāk ir nākamā opcija, kas būtu šeit kreisajā malā. Mēs redzam sadaļu dokumentu, un tur ir uzreiz izveidot dokumentu, un mums izvēloties rēķins, mēs varam redzēt šeit nekas pie klienta informācijas nav izvēlēts. Te mēs varam redzēt augšā labajā stūrī ir poga jauns klients, kā arī zem šīs te izvēles mēs redzam pogu izveidot jaunu klientu. Tātad klikšķinot virsū uz vienu vai otru no šīm te pogām, mums parādās līdzīga forma, kā izveidot klientu sadaļā, kur mums ir klienta veids, vai tas ir juridisks vai privāta persona, un visa informācija, pamatinformācija, bankas informācija un, protams, kontakta informācija. Šeit tad testam mēs pieregistrēsim klientu test 15, ievadam viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu numuru. Tad, kad viss tas ir ievadīts, mēs varam spiest pogu saglabāt klientu un varam šeit redzēt, klients mums ir izveidots. Un varam arī redzēt to, ka šis te klients jau ir izvēlēts rēķina sastādīšanai. Un tālāk jau tad tāpat kā parasti iepriekšējos variantos sastādam rēķinu. Šeit tad testam izvēlēsimies kādu no produktiem un norādīt cena jau ir, viss ir. Šeit atlaide nekāda piešķirta netiks. Un tas būtībā ir arī viss. Mēs varam spiest pogu izveidot rēķinu. Un šim te klientam rēķins ir sagatavots. Pārbaudam, vai visa rēķina informācija ir korekta un varam klikšķināt uz nosūtīt klientam. Un pēc tam rēķins ir jau arī nosūtīts. Būtībā šeit tad, ko mēs izdarījām, uzreiz pieregistrējām klientu un jau sagatavojām rēķinu. Nedaudz ātrāks un nedaudz ērtāks šis te process ir caur šo te izveidot dokumentu sadaļu, jo tur uzreiz no tās pašas lapas mēs izveidojam klientu, un viņš jau ir izvēlēts kā klients, kuram mēs sagatavojam šo te rēķinu. Un vēl ir tas, ka šis te klients, kuru mēs tikko izveidojam, šeit mēs redzam test 15, viņš tad ir jau uzreiz arī pieejams klientu sarakstā. Šeit tad mēs arī varam apskatīt test 15 klients, kuru mēs tikko izveidojām, apskatām viņa profilu, un šeit tad mēs redzam, šeit ir šis te rēķins, kuru mēs viņam tikko esam sagatavojuši.